Ir 1995. gada pavasaris Kurzemē, Latvijā. Tas ir krokodils, un tā ir austrumu-rietumu naftas līnija. Šis pajūgs to šķērsos nevienreiz vien. Un Arvīda klases biedrenis, karalaika meitenes no Kurzemes katla. Emma, Marta. Viņas izmācījās par skolotājām, arī Hilda, bet Arvīds aizgāja karā tieši no skolas sola. Viņš šo krokodilu ved uz Arvīdu mājām Dundagā, uzstādījis māju vietā, kā piemiņas zīme, kā pa jokam, bet nopietni. Un pa ceļām kaut ko varbūt redzēs un dzirdēs, apskatīs Latviju. Tie ir to latviešu krusti, kas bija leģionā. Vesels 50 gadus šo kapu nebija. Tie bija aizliegti. Te govs brida pāri, tie bija apsēti, uzarti. Tiem pat ceļus būvēja pāri un naftas vadus. Ei, Kauli, kā melurācija gāja. Tur trenes līdz. Tur nosaukša briesmas. Galvas kausi un viss, kas... Tad var domāt, ka te ir ļoti daudz. Daudz, jā. Nu, tur nav ko runāt. Vai latvieši karoja, vāciešiem gāja palīgā. Latvieši gribēja Latviju. Izzīt viss ārā. Lai būtu brīva Latviju. Tie brītīgi latvieši. Līdz pēdējai kara dienai te cīnījās vīri. Un nepadevušies aizgāja mežos, lai izklītu pasauli. Nē, Arvīds šeit neguļ, viņš ir dzīvs. Viņš tagad dzīvo Tuksnesī, Austrālijā, opāla raktuvēs, un ir slavens krokodilu mednieks. 4. braucē ir Arvīda māsīca Ausma. Viņām visām ir ģimenes, bērni, mazbērni, savas mājas rūpes, bet viņas tomēr ir noņēmušās darīt kaut ko tādu, varētu teikt, diezgan jocīgu. Krievu armija tikko atstājusi Latviju. Rīt no rīta sabruks padomju armijas izlūklokators Skrundā. Svītra debesīs, pavilkta svītra, bet vai? Šajā pasaules karā mēs esam tikai zaudējuši. Vispirms savu valsti, tad lielu daļu savas tautas, tikpat kaujas laukos, kā partizānu cīņās, kā arī 2 lielvaru koncentrācijas nometnēs.
50 gadus pēc kara beigām karš beidzies un arī Latvijā. Bet vai beidzies? Kučers, Kalniņš, Zarāns, Elksnis, Cīrulis, Cukurs, Čaks. Latvieši ar slāvu burtiem. Šie ir tie kapi, kas tika kopti, godināti ar pieminekļiem. Par ko viņi karoja? Par ko krita? Vai aiz brīvas gribas? Kas pavilks svītru? Nu, tev ir tā kā neiedomājam, padomājiet, kādas lejas te ir. Un tur tie augšā tie lielie kungi paši sēž savos krēslos un cieši šitie nabaga puikiņas. Un mammas. Un mammas lītās atceras. Jā. Es šite te karo no Bērzes līdz Bikstiem, pa visu šito rajonu. Jā. Tas nozīmē... Krustām šķēstam, un vienmēr tur, kur bija viss sīvākās kavas, kur Krievs uzbrukais, bija priekšā. Nu, tiešām jūs esat laimīgi. Tikai 6 reizes esmu ievainots, 3 reizes kontuzēts. Uz ausim man ir zaudējums. Veselība tāda, ka nāc tikai uz valsts ar mani. Vispār es jums pateikšu tā, latviešu tauta tagad ir stipri samaitāta. Man šausmīgi nepatīk tas, ka tagad domā, ak, tas ir bijis komunists, tas ir bijis nodevējs, to vajadzētu šaut. Nu labi, šausim. Bet taču ar laiku atgriezīsies arī tās atpakaļ, atkal šaus mūsus. Un kas no latviešiem vairs paliks pāri? Kas paliks pāri? Nekas nepaliks. Šeit ir dvēseļu lauks. Abās pusēs te ir stāvējuši latvieši, brāļi pret brāļiem, un katrā pusē viņiem ir savi pieminekļi. Latviešu leģionu karavīriem Ziemassvētku kauju piemiņai. Mūžīga slava varoņiem, kas krituši par padomu dzimteni. Pulkvedis Briežkalns nāca uzbrukumā no austrumiem. Es biju 130. strēlnieku korpusa, 308. divīzijā. Es biju strēlnieku pulkā, vienā strēlnieku pulkā, kā štaba priekšnieks. Pulka štaba priekšnieks. Nu, tas var taisnīt tanīs Ziemassvētku kaujās jau pie Džūkstes un visās pārējās līdz kara nobeigumu. Protams, ka tā ir tāda, nu, sērīga sajūta. Sērīga sajūta arī tāpēc, kad, nu, daudzi tur ir krituši, neko nepanākot, jā, var teikt. Daudz, kas būtu savādāk, ja mums būtu tā domāšana, un to mēs zinātu, ko mēs zinām šodien. Mēs bijām jauni puiši, tas ir jāņem vērā, ka mēs bijām jauni zēni. Bet viss, kas notika pārējais, tas jau daudz, kas neatkarājas no manas un no mūsu gribas. Tie bija apstākļi, kas mūs ievirzīja varbūt tādā gultnē, kurā mēs paši nemaz labprāt negribētu. Nu, traģiski un neiedzīgi, nu, ko tur vairāk var pateikt? Skaidrs, ka it kā par vienu lietu cīnījāmies, bet šāvām viens otram virsū. Nāk milzīgi pasaules bruņineši reptīļi no austrumiem un rietumiem, un tev šīs iekārotās zemes cīnās. Nāk ar savu vāru un savu ideoloģiju. Un nedod ne laiku, ne atelpu mums pašiem iedibināt mūsu ideoloģiju, mūsu pašu tautas kopības domu. Jo vēsture spēlē ar krokodilu, taisa gājienus ar krokodilu. Un te ir daļa no šī nāves lauka. Te viens saimnieks savos hektāros nošķūrēja auglīgu augsni, gribēja to pārdot. Nepērk. Kaut kā neomulīgi. Te viss ir pilns dzelžiem, dzīvībām un asinīm. Varbūt pirks ārzemnieki. Te jau pat dvēseli dzelzim pilna. Tāds smagums brīvajai Latvijai nāk līdzi.
Hildai arī te kaut kur brālis kritis. Viņiem ir krusti, ordeņi un zvaigznes un slāva un nāve. Bet tu tikai mīļo un mīļo un žēlo un kop. Un nāve tev nav māsa, dzīvība ir tava māsa. Ja viņa tika izmantot, es domāju, ka viņi to līdz galam taču neapzinājās. Un es neuzskatu, ka viņi veltīgi tur guļ. Jo, ja kādā no šīs paudzes cilvēku bērniem vēl varbūt var pamodināt kādu tādu patriotismu dzirksti vai kaut kādu nacionālo pašapziņu, tad es gribu ticēt, ka šie kauli un šie kapi un šīs visas vietas svētās, ka tās to var izdarīt. Nevar taču tā tikai sarunāt un pārcelt robežas vai pārcelt tautu. Ir tā jāparāda tā pretestība. Arī šie kapiņi tikai nu pat sazīmēt un atjaunot. Mēs braucam pāri 176 latviešu un vācu karavīriem. Atšķiroties no tev mājām, sirsās vadoties sāpes jūt, uz tāla ceļa jaukājās, lai brīvību var latvietis gūt. Tad mīļies draugs, lai lakju zogans, pret ienaidnieku spoži mirs. Tad mīļies draugs, lai lakju zogans. Lestene. Te ir visasiņaināko cīņu vietas. Vēl joprojām viss ir kā 45. gadā. Leģionārs Bitti ir viens no retajiem, kas palika dzīvi. Mēs nesaucam par Hitleru, par nacionālsocialistisko partiju. To mēs nesaucam, jo mums bija svešas tās idejas. Mēs gājām klusēdami. Ja mēs saucam, tad mēs saucam urā. Un to visu pasauli sauc urā. Bet mūsu pašu latvieši sarkanā armijā, kas dienēja, viņiem jau nebija cits izvēles. Viņi sauc za Rodinu, za Stāļinu, za komunističeskoju partiju. Visas cerības bija, ka Latvija atbrīvosies no bolševisma, no bolševiku jūgā. Tas arī tagad ir noticis uz papīra. Tikai uz papīra. Nekas nav mainījies. Otrās šķiras cilvēciņi mēs esam, tāpat kā mēs bijām padomju laikā. Ko mēs esam panākuši? Mēs esam cīnījušies par brīvību. Mēs esam mīlējuši un mācījuši arī tām paudzēm mīlēt savu Latviju, savu dzimteni. Un mēs esam palīdzējuši arī turot Kurzemi, cik mēs varējām. Mēs neesam atkāpušies. Un pateicoties tam, ļoti daudzi no latviešu inteliģences, kas varbūt būtu nosprāguši koncentrācijas nometnēs, viņi varēja pārbraukt uz citām zemēm un pārbēgt uz Zviedriju kaut vai ar zvejnieku laivām. Tieši pāri Kurzemes kara kapiem iet naftas ceļš austrumi rietumi.
Braucot var daudz ko izdomāties. Toreiz jau viņas bija jauniņas, tāpat kā Arvīts. Tagad tikai tā īsti var sākt saprast, ka palika tikai sievas, mātes, un tā viss bija jāiznes. Bērni, zeme, saime, un kreņķi un pārestības. Un jātiek bija galā. Tā līdz pat šai dieniņai. Un klāt jau arī Jaunpils. Pat vietējie iedzīvotāji ļoti ir izbrīnīti bijuši par viņu drošību. Viņš vispirms iešauja apmodi, paralizē, tad uzliek uz galvas un ar cirvi sadragā galvaskauls. Un tad izvelk šito lielo krokodilu, novelk ādu un tad... Un tas ir viņa biznes, viņš pārdod ādu, vai ne? Jā. No kā viņš pārdod? Viņam ģimene, viņš pats tur dzīvo tajā lā? Pasaules skaistumu konkursu uzvarētājs brauc pie viņa un atstāja parakstu alas sienā. Tu esi noķers lielāku krokodilu ar rokām arī? Tikai tā līdz 2 metriem var noturēt. Lielāk nevar noturēt. Tā jābūt Tarzānam vai milzim. Tā vidējais cilvēks var 2 metrus noturēt. Tad jālēs un lajus laukā un jāatnisk mugurē pāri. Tad turas pie deguna, ielāš to degunu dubjos. Tad aizsiena ņem degunu. Tā viņš spādās kādu laiku, un viņai ātri uzdod. Un cik tu esi noķēris apmēram, tu zini? Apmēram kād 10 000. Un lielākais kāds ir? Lielākais bija 8 metrs garš. 8 metri? Te, protams, bija bagātas saimniecības, kviešu zeme, kādas sētas, kāda pārticība, skoloti bērni, bet karā un izsūtījumā pazuda 3. daļa Latvijas iedzīvotāji. Un nu jāsāk no jauna. Un vienmēr ir kāds, kas sāk. Kārtīgs saimnieks vispirms uzceļ saimniecības ēkas. Ir jau uzcēlis pirti, izracis dīķi, izkops birstaliņu, savedis būvmateriālus, uzcēlis kūti. Pats saimnieks ir šoferis, pelna naudu, ved kokus eksportam. Kā jums tas izskatās, ka nepārtraukt laiž tos kokus prom? Un mēs dabūsim no ārzemēm to visu pirkt atpakaļ, to, ka visi ir aizgādāts tur un pa lielākām naudām. Bet tagad tāda apstākļa, ka ir spiest, lai tā nauda nav. Žēl noskatīties, žēl. Uz kā jums tā zeme vajadzīga, ja? No zemniekiem esmu nācis, tēvs ir zemnieks bijis, un arī zemi viņiem bijusi, tikai citā vietā bijis. Man vispār patīk, ka zemi noņemtas. A kur citur, lai es sāku strādāt, par zemniecību jau labāk. Jācer uz priekšu, ka viss būs labi. Nevajag noklināt degunu. Tas ir man iekšā spēks un darbs. Jā, no tēva noteikti, tas atstrādējis bija. Aizņemties no bankām, es ne. Tad tu esi, pēc tam tu tevi izputinās banka. Tajā mirklī man būs tā nauda, pēc tam tur vergos jau ne 2-3 gadus, lai viņiem priekš viņiem to atdot, tikai to naudu.
Es gribu sevi ar savu spēku uzcelt sevi augšu. Un tā jau manīs. Sākuma bija, ka es ļoti labi vinēju uz kviešiem 1. gada, kur ļoti labi samaksāju. Tur es pacēlos uz augšu jau. Un pēc tam to naudu es saliku bankās iekšā. Un tam man ļoti daudz nes procentus. Un es ar to vēl vairāk pacēlos uz augšu. Un kur es ļoti vinēju. Tehniku reiz nopirktu, vai ne, lai es varētu aiz zemē jau sākt kaut ko darīt. Tā jau prikavro, ka neko neizdīs. Wegners tepat ir dzīvojis un tepat karojis, un viņš sazīmē vietas, kur karabiedri apglabāti. Nē, kur zem ir kapa zem, mēs no kapiem ārā netiekam. Šajā laukā bija viņa zenītbaterija. Un viņi šāva pa tankiem. Tur lejā, tai pļavā, tur bija apmēram kādi, nevaru pateikt īsti, bet kādi pāris 10 tanku sašaut. Un tais mājās tur dārzā bija 5. 4 vai 5, tieši skaitu neatceros. Jā, uguns un dūmi un var sakot, migla tāda. Es domāju tā, ka vajadzēja tomēr pretestību izrādīt kādu. Jo mums jau bija, mums tā bija savādāka doma. Kaut ar cita forma mums bija galvenais ieroči vajadzība. Noturēja fronti, tur dabūja ļoti daudz izbraukt uz ārzemēm, pār par 200 000, kas aizbrauc prom. Tas tā ir liels daudzums. Viņi nāca no mājām. Viņi mājās nepārnāca. Un ja pārnāca, tad tajās jau dzīvoja svešinieki. Tā kā uz takas kaut kam pa kājām gandrīz vai. Tā mēs tā esam pie tās Baltijas jūras. Tīkoties tās jūras un mūsu tajā pašā laikā mūs atkal sabradā. Es domāju, ka visiem tiem, kas tur guļ, tiem ļoti sāp tas, ka viņiem pāri brauc šī ārkārtīgi smagā krava
kas tur dienā tiek vesta. Un viņu pīšļi tiek dzīti jo tālāk zemē. Bet acīm redzot, dzīvēs to plūdumu, jau nu mēs laikam apturēt nevarēsim. Bet latvietībai jādzīvo pasaulē. Un es nezinu, vai es pareizi teikšu, bet ka jāmāk ir atrast vidusceļus kaut kādā veidā. Vai nu mēs to atradīsim, vai mūsu latvietība iznīcinās. Tā nu būs. Tātad Marta domā, ka ar šito visu nāksies tomēr bišķiņi sadzīvot. Gins ir students, vēsturnieks, strādā Ventspils naftas bāzē 12 stundas maiņā. Ventspils ir lielākais naftas termināls Baltijas baseinā. Lielākā naudas pumpētā valstī. Bet ko tas dod latviešiem? Cik liela ir latviešu vieta naftas kapitālā? Pasaule ripo cauri Latvijai. Cik atnes, cik aiznes? Kam atnes, kam aiznes? Es tā domāju, ja šitā te naftas upe šeit Ventspilī cauri neiet, tad jau būtu diezgan pagrūti gan Ventspilī, gan Latvijai kopumā. Jo tomēr vairāk vai mazāk tas tomēr dod kaut kāds ienākums. Protams, tas rada arī problēmas. Un principā tas viens cilvēks, ja viņš šeit strādā, jo nopelna jau diezgan labi, vai ne? Ja es šeit, teiksim, nopelnu, es līdz ar to arī varu palīdzēt gan saviem vecākiem, gan uzturēt savu ģimeni. Jā, Gins pelna pietiekoši labi, lai politikā neielaistos. Kam atnes, kam aiznes, par to, lai zina politiķi, diplomāti. Dārzā, kur audzēja pasaules klases ceriņu jaunšķirnes, tepat Kara lauka zemē, notiek muzikāla pēcpusdienu diplomātu koncerti.
diplomātija un drupas, tas nemaz nav tik nesavienojami. Ruta Steinberga atnāca no Latgales kā jauna meitene ar karalaika bēgļiem, un te Kurzemē palika. Tai vēstulē bija rakstīts, ka viņš kritis kaut kur pie Anneniekiem vai pie Annas mūīšas. Ik viens no šiem kapiņiem var būt viņa. Līdz pat Kurzemes katlam. Tur viņi palika. Viens no viņiem ļoti labs paziņas. Draugs. Viņš izbrida cauri visus un palika pie Annas mūžas krustcelēm. Apmēram kādu mēnesi pirms kapitulācijas. Nezināmā karavīra kaps. Un tas ir ļoti labi, ka tomēr ir cilvēki, kas viņus ir sakopuši, atraduši, sakopuši, atcerās. Mums tām meitenēm, es jau nesaku, ka mums nebija izvēle, vai ne? Mūsu dārgie atbrīvotāji vai dieniņi, kas te mums liedz. Bet, ne jau visas arī to variantu ir izvēlējušās. Ne visām tas likās pieņemams. Tā. Tā. Un šajos gados, kur jūs esat ielikusi savu mīlestību iekšā, kur ir jūsu? Šitai plecīte. Jā, tas šitai izskatās. Plecīte. Tas tā izskatās. Ir jau kaut kāda roka, kas mūs vada. Man gribētos teikt, ka tas ir liktenis. Man liekas, ka tas vārds ir piemērotāks. Un praktiski viņš jau te ir ierakstīts, te. Viss te ir ierakstīts. Tikai mēs neprotam izlasīt. Mēs te varētu daudz ko izlasīt. Vot taisni roku līnijās. Tikai mēs neprotam viņus izlasīt. Varbūt labi, ka neprotam. Jo tur mēs varētu izlasīt arī kaut ko briesmīgu. Latvija gribēja norakt, aizvest grantus, smiltis, dolomītu, kūdru, mežus, ļaudis, saimes, saimniekus. Cik dziļi vispār ir Latvija? Cik dziļi tā jānorok, lai tā nebūtu vairs latviešu zeme? Cik dziļi? Cik paaudzes? Jau kopš 40. gada iznīdētas stiprākās dzimtas, iznīcināta pēctecība. Tagad mēs taisām 2-3 zārkus un tikai vienu šūpulīti. Lielajās pilsētās 2/3 jau ir jaundzimuši sveštautiešu. Es tā par to karu domāju. Pēc karš ir izpostījis varbūt vairāk nekā tas karš. Mums nav pareiza domāšana, mums ir traka domāšana. Ne traka, bet nepareizi, nepareizi kaut kur nostādīta. Vai karš faktiski beidzās taču ar pēdējo šāvienu. Bet kas tad tas ir, kas vēl šodien pastāv? Kas ir tas, kas vēl šodien pastāv? Kas ir tas, kas vēl kāpos meklē?
par kuru tu biji, par kuru tu stāvēji, par ko tu kriti. Kas vēl tagad meklē, vai tu būsi tur tajos sarakstos, vai tu nebūsi tajos sarakstos. Nu, es nezinu, vai tas ir karš. Kas ir šī vieta? Atstātā Krievu armijas bāze, kolonija Latvijā, raķešu bāzes, saindēta zeme, un tad vēl tā nomāktība, bailes, aizdomīgums. Vai jūs sevi arī jūtat kaut ko sapostīt? Jā. Sevī nē, bet savā dzīvē. Jo mani bērni nav iznākuši tādi, kādus es viņus gribētu. It sevišķi viņos es jūtu to lielo postījumu. Ka viņi neuztver daudz ko no apkārtējās vidas, no cilvēkiem. Viņi neuztver. Es domāju, nu, viņi to nav mācījušies. Man liekas, ka šodien vēl ir par daudz bez mugurkaula jauniešu. Ļoti maz. Es domāju, procentuāli ļoti maz ir tādu, kas patiešām ir stingru mugurkaulu, kas var ieņemt jaunajā Latvijā vajadzīgo vietu. To vietu, ko vajag. Un tā nelaime jau ir briesmīgi lielā. Tas ir slinkums. Es domāju, ka tas visbriesmīgākais ļaunums. Visbriesmīgākais netikums tas ir. Kur tas gadījās? Tas ir jaudzis. Bezdarbības gados, kad varēja visādi. Un varbūt, ka mēs pedagogi arī esam tur vainīgi savā laikā. Slinkumu nevar tik vienkārši izārstēt, tas ir baigs. Kas ir šis lauks? Tik skaistais Rudzupuķu lauks. Tas ir aizlaists Rudzu lauks. Skaisto nezāļu nomākts. Postsociālismu lauciņš, postsociālismu laiciņš. Jācer, ka neieilgs. Dziļlēs ir iepirktas mājas. Māte, meita, tēvs, dēls, govi, zirgi, zeme. Uz kredītu paņemts gateris. Pelnās ar koku materiāliem, gatavo dzelzceļa un gulšanas. Vispār ko teikt par Latviju? Ir labi, ka nāca atzīmšana viss. No sākuma tik skaisti, viss tik vienot bija. Brauc uz Rīgu, uz viss tādu pacilātību jūt. Bet tagad, diemžēl jāsaka, ka daudziem tomēr ir kaut kā tās domas mainījušās, nejūt vairs, nu, ir grūti un kas. Bet es teikšu, tas grūtums ir... Amāri sakot tā, ka negrib cilvēks vienkārši jau piespiest un negrib strādāt. Un tas uzreiz saka, ka viņam ir grūti, nav no kā iztikt. Es neteikšu, varbūt tur ir vecākiem cilvēkiem, pensionāriem grūtāk, bet nu jaunam cilvēkam viņš saka, viņam nav ko iztikt un tā, nu es nezinu, atvainoju, tā ir paša neizdarība un tikai paša laime. No otrs ir arī cilvēki, kas dikt strādā, cenšas to Latviju sakot, lai skaistāk un... Nu, piemēram, mūsu pašiem tā doma. Par spīti visam, kā agrāk bija neko, bet tomēr pierādīt, ka viņu var atzimt un viņu var būt skaisti atkal sakopt. Kurā brīdī parādās tāds saimnieku sajūta? Ja tu neesi redināts pie darba, tad arī nekas nevar sanākt vēlāk. Ļoti grūti. Bet tā īsti. Nu, tas ir tas, ja tev tas darbs padodās. Ja darbs nepadodās un nevar neko izdarīt, tad tā lieta neiet cauri. Bet zem šī skaistuma ir grants, nauda. Un ko darīs saimnieku tēls, kad karjeras gribēs šo vietu nopirkt? Nu, tādā gadījumā es uzreiz kategoriski pasaku, ka ne. Kaut vai man piedāvāt jau summas. Vienkārši šī vietā, ja tu esi izaudzis un pie kalniem pierādis, es pat nebūtu uz mienu no šīs zemes, piemēram, kādām svešam, tur
pat sakot, 1 hektāru pārdot, ja, priekš celtniecības, ka tas ir tā, jāsaglabāja tas, kas šitie Kurzemes tāls pa Augurainē ir. Bet sieva teiks, nu, un muļķis esi tāds piedāvājums, jā, tāds piedāvājums. Mamma teiks, nu, ko tu atvēliņi plēties, jā, tā. Tad jāsaka tā, ka pēc horoskopa es esmu skorpions, un skorpioniem nevokām dāt. Tur neko vairs nevar darīt. Nu, vēl sieva nav. Un, kad iesit tautās, nebūs žēl zirgus pamest. Man māma solīja, ka viņa man vienu zirgu dos pūrā līdzi. Man būs savs zirdziņš. Ko tu darīsi? Varbūt savām priekām patreiz, bet vēlāk nezinu, tā būs ķēvīte. Varbūt veidojās tāpat kā šeit. Mums bija vienīga ķēvīte, un tagad jau ir 6 zirgi stāvī. Ko es par Latviju varu teikt? Pirmkārt, man viņa ļoti mīļa un dāra. To es sapratu, kad es biju pagājušajā gadā prom. Kad es braucu atpakaļ, tas bija kaut kas kolosāls, iebraukt Latvijā. Tas ir tiešām, nav ko runāt. Lai kā mums iet un viss, es ticu, ka būs labāk. Jābūt ir, noteikti. Man gribas, lai šeit viss būtu sakots un skaistāks un uzcelts, un tas viss, protams, prasa enerģiju. Bet, nu, pašlaik man viņš vēl pietiek. Un bērni arī šobrīd aug tādi paši strādīgi un dušīgi, un es tiešām neko nevaru sūdzēties par saviem bērniem. Un neviens nedomā iet prom no šīs grūtās dzīves. Neviens. Un paudze mainās aiz paudzes. Un vienam vienmēr ir jāpaliek šīs mājās. Un jāceļ un jāturpina iekopt un apstrādāt laukus ar katru brīdi. Protams, skaistāk. Dzimtas mājas kampari. Jāņi. Šogad ir slapi un augsti, un ilgi pagalmā neviens nerādās. Jūs teicāt, ka jums tā nu dzīve izgriezies, ka nav nemaz iznācis savā tēva mājā saimniekot. Pastāstiet, kā tas tā iznāca? Ka jūs visu laiku esat saimnieks un neesat? Nu tā iznāk, kamēr nebija uz Sibīriju aizvest, tēvs bija māja īpašnieks, tēvs saimniekoja, nu es palīdzēju viņam ražot. Nu un tagad aizved uz Sibīriju, no turienes atbrauc mājās, šita bija kolhos, zem nebija ne tēvam, ne man vairs. Nu, strādājam kolhozā. Un tad, kad nu kolhos sāk irt, nu kāda nozīme man vairs ņemt zemi, lai man dēl ņem to zemi uz savu vārdu. Nu, ja pieprasīja, nu tā es pa saimnieku ar nav bijis. Nu, bet jāturās ir, kā saka, jāķepurojas ir. Jā, nu, kamēr dzīvs kaut kas jau jādara. Šīs mājas sauc Lieslāči. Paldies! Brīnišķīgi! Savam Jāņu tēvam līgo, likšo zola vaļaciņu līgo, likšo zola vaļaciņu līgo. Kas te jums tur tā pakaļā velkās? Kas te ir iznieki sabraukuši? Nav rīznieki! Tie no tālāk. Tie no tālāk.
Skatīties ir līgo, līgo, kādi vaidašai sētāji līgo, līgo, kādi vaidašai sētāji līgo, līgo. Ir tam kājas, ir tam rokas līgo, līgo, cauru viņa neviena līgo, līgo, cauru viņa nav neviena līgo, līgo. Nesta kautus, nesta sviļņus līgo, līgo, kausi viņa cauru viņu līgo, līgo, kausi viņa cauru viņu līgo, līgo. Es redzu pilnīgi dzīvi savā acu priekšā ciemu savu. Es redzu 36 mājas, kur ir pilna šķūņa labību, kur rudeņos gan vecāk, gan jaunāk visi tur salasās vienā un otrā un trešā mājā. Un kuļ, un lielīdamies maisus nes. Es tikai zinu, ka ar ārkārtīgi tādu lielu perspektīvu viss tika plānots, viss tika pārdomāts, ja? Es nezinu, vai tagad tā ir. Dārznieks, dārzniece, Bērziņu ģimene, rožkopība un 6 bērni, savus veikals Talsos un savu iztikšanu. Atnākuši no pilsētas, nopirkuši mājas. Viņiem nav zirgu, nav govi, nav arī sakņu dārza. Viņi ir jauna tipa laucinieki. Kur jūs tik gudrs gadījāties, ka visu to tā izdomājāt un noturat šajos krīzes laikos? Es domāju, ka tāda klusa spītība kaut kur ir sevi iekšā. Un tad kaut kā vienmēr kaut ko uzstāt sev kādu nelielu mērķīti, un tad es kaut kur vienmēr tā top lielāks, varbūt tā pamazām. Es esmu tāds, kas to, ko es sarežēju, es arī pārdodu. Ja tas baigi būtisks moments tagad. Ja es nevaru pārdot, tad nevairs, tad tur ķeries klāt kaut ko. Vislabākies tiem, kas kaut ko tagad jau māka izrēķināt un aprēķināt, kas atmaksājas, kas neatmaksājas audzēt. Un arī, kam ir kaut kāda pamata izglītība, tāda lauksainicība. Ir jau tās teiciens, lai kaut ko iesākt, vajag iesākt. Bērziņu ciltskoks ir augošs. Un bērni griež augsnīšus un atstāja tikai bērziņus, lai būtu pašiem savu birstaliņu. Palieliet tagad savu tēti. Mums ir laimējies ar mūsu tēti, jā, un tāpēc, ja varbūt tās mēs esam tik daudz, tad mums ir tāds ļoti, ļoti labs tētis. Tētis mums ir sagādnieks, priekš galda, priekš tētis mums ir saimniecībā, galva. Mēs tik tādi izpalīgi. Mēs darām visu kopā, un šorīt mēs cepām pīrādziņus, viens griez rabarbrīšus plātmaizītei, un otrs slaucīja istabiņas. Nu, kādreiz jau gadās, kad ir tāds vārdiņš, kad negrib un nepatīk, bet nu tā mums parasti nav. Skolā rītlūkšanā paziņoja, ka zēni iet karā
Un daudzām bija jārauda par to. Tas bija Talsos. Arvīts aizgāja no šejienes. Šāds viņš izskatījās pirmā formā, kad aizgāja no Talsu vidusskolas. Pēc tam viņi ieterpa šādā tērpā. Tā ir Vācu armijas fermas. Bet te ir sakarbalts. Nu, tam zinām nozīmes. Šeit viņš ir vienkārši karējums Vācu armijas. Es jau viņu aizgāju kopēc, visi zinu. Mēs aizgājām šeit pat no šās vietas. Te mēs visi aizgājām. Protams, te bija zirgi sabraukt. Un šeit uz Kuldīgu. Tas ir Blumentāls. Tas ir viens un tāds. Viņš vēl ir dzīvs, ja? Jā. Viņam esot 2 grāmatas. Jā, ir. Viena man ir līdzi. Jā? Bet pagaidām neviens nav apņēmies viņu. Viņš izdos, jā? Un tā otra ar viņam vēl bija tieši. Šitā ir otrā. Šitas kolosāls skats. Jā. Ir jābrauc māju vai nav jābrauc māju? Nu, tad es runāju šeit ar kolēģiem. Kā viņš jau savu vīri izdarīs, un viņi pēd, tad ir mūsu tautā, un mums atkarīgi vienīgi no mums, tad cik tālu mēs to darām zinām pārējiem. Mēs jau varam smelties spēku no tā, ko viņš izdarīs. Bet mēs redzēt viņu gribam. Nu, redzēt, jā, noteikti būtu pieņemt. Mēs gribam vēl nobučot. Jā, nu, nobučot, jā. Viņš dzīvo tādā salā. Tu paņem sarot savu kādu maišu uz zeltu, brauc šurp, iznāks kārtīgi drapt. Viņam patīk tā lieta. Nu, es jau var nedarāt, kāpēc zaudāt. Nu, viņš neko tādu. Dzimtenē ļoti maz pārpalicis. Draugi. Cik jūs palikāt no bataljām? 30 un 500 mīļi 30. Bet pamazam tie var izmirst. Kas šitie visi uzraksti, kas te ir? 2886 uzraksti, jā? Meitenes. Meitenes tikai, jā? Jā, protams, tāds ir iela. Labas meitenītes, es atceros visas. Šī puse tur nav latvietis. Tur ir zviedrietis un vācietis un dānietis, visāds. Skolotāja Engelberga Pūņās arī ir viņa skolas biedrene. Ar balto rozi atmiņās nodzīvojusi vienu bez ģimenes. Šitos no mūsu antistajiem un tālajiem ceļiem. Paldies. Ieliek kafiju un atceries mūsu. Es gribu jūs uzcienāt. Nu, uz pusēm ar eņiem, ja? Un tu uz dārzu atnīja šodien, vai kā? Paldies, paldies. Nu, lūdzu, ņemies, ja? Ar to. Jā, cik skaists krokodilīs. Domādām, negaidīgam. Esam saistījušies ar krokodilu Latvijā. Jā, viņam taču ģīmīs arī ir, vai ne? Brīnišķīgi. Te jau var redzēt, ka viņam visādas darbības ar krokodiliem un suņiem un tā. Vai šeit viņš varēja iedomāties, kāda dzīve un kāda ceļa viņa gaida? Jā, nekādā gadījumā. Kāds liktenis un kas būs. Tur viņš nevarēja iedomāties. Mans jaunībdienu draugs arī bija Talsos. Mēs satikāmies, draudzējāmies, sapņojām par nākotni. Ļoti labi. Viens otru sapratām. Vēlējāmies būt kopā pēc kara. Izmācīsimies, apprecēsimies, iekārtosim dzīvi. Nu, tāda runa bija. Tā jau vien bija tādas priekšnojautas, kad
būs fronte un nezinu, vai tiksimies. Laimīgi vienkārši par to brīdi, kad bijām kopā, bet ka fronte nāca tuvāk, vajadzēja aiziet uz fronti, un tur viņš krita. Nezinu, tas bija tik smagi, kad es uzzināju, kad viņu vairs nav. Es arī gribēju iet pa sanitāru, pa žēlsirdīgo māsu, uz karu, un arī, ja vajag iet bojā tāpat kā viņš, bet to nevarēja darīt, jo abi vecāki bija veci un slimi, man bija jāpaliek mājās. Lai varētu dzīvot, es vienkārši visas atmiņas iznīcināju. Fotogrāfijas, vēstules. Un vēl tagad man par to ir smagi un grūti runāt. Un, lai varētu dzīvot, nevēlos atcerēties. Purlīdumi. Te sanāca uz ballītēm, vakaros, cauri migliņai, pāris maržīgiem laukiem. Cik te nav dziedāts un dejots. Balta roze nozied dārza malā, veltīlu pastāvu vārdu sauc. Tevi gaidot sirds man klusi zvana, un kā gāju putni ilgas trauc. Ak, cik sāpīgi un skumji gaidīt, gaidīt to, kas mūžam nepanāks. Un caur asarām un sāpēm smaidīt, kamēr rītā plāzma dienu sveic. Tikai sirdī, kā pēc laimes spēles, savāds miers un klusums iesājās. Man vienalga virši zied vai rozes, vai par visu lieli pārslos sniegs. Un vispār pēckarš taču izpostīja. To varbūt neviens nav aprēķinājis. Un arī šīs nepareizās ģimenes ir vientuļās sievietes, ja, kas palika pēc kara gaidot to savu zēnu no, un, protams, nesagaidot. Bet daudz jau dibināja tās ģimenes. Un tās ģimenes nav pareizas. Viņās trūkst kaut kas liels. Nu, kā to var pateikt? Nu, vienkārši sievišķīgi tiecoties uz savu izteikšanas veidu. Un tā, varbūt tā bija kļūda tomēr. Daudz reiz. Nu, piemēram, konkrēti es par savu dzīvi varu pateikt vienkārši un mierīgi. Nesagaidīju no nometnes mājās savu mīlestību. Aprecējāmies gandrīz reizē. Abās ģimenēs aug bērni. Abi godīgi iznesām savu ģimenes dzīvi. Nu, un šodien tā kādreiz parunājam. Kā mums bija ļoti ātri jākļūst pieaugušiem. Un tas ir ļoti vienkārši, un tas ir viss. Kā avīzes raksta, ka tu esot kādu vācu grāvienu aprecējis? Nu jau, tas, ka
Vec un dūls paliek. Jā, tu var to storiju pastāstīt. Jā, tas jau bija tikai pirms 15 gadiem. Jā, tas jau bija tikai pirms 15 gadiem. Kā dažādi raksts parādījās vācu žurnālos, un viens tāds 2 lapas puses bija vācu Šterna, kaut kāds vācu barons, bruņcepur, strādā apakšzemē, roka miljons laukā. Tā laikā es saņēmu kāds 200 vēstules no vācietiem, no Vācijas. Daži ļoti atklāti prasīja, ja tu gribi man precēt, labi, es braukšu tūlīt. Bet tā barones, tā raksts ir tik skaisti. Tad man bija prieks lasīt un lasīt. Un tad ar viņš tūlīt sarakstījos. Tā bija tā vieta, ko tu atradi par labāko no tām 200? Jā, no visam 200. Jā. Viņa rakstīšanas dēļ. Un pēc dažiem mēnešiem viņi ieradās šeit ar 1 tonu drēbēm un 40 pār kurpēm un minka kauts un manka kauts ir tūkstnesī. Kaut kā mēs nebija vairs jaunieši, kur tā iemīlas, jau praktiski cilvēki. Tad, kad turisti sāk nākt, tad katru dienu jauns meitenes, un tās bija jāvada riņķi un jāizstāsta šis un tas. Un dažreiz man sieva par nepar kļuva reizsirdīga. Tu par daudz laika ar tiem jauniem skuķiem tur. Un tad pamazām mēs atsvešinājāmies. Tagad no pasaules atgriežas daudz latviešu. Stipri vīri. Runa ir par pašcieņu. Norberts Klaucens ir biznesa cilvēks, Latvijas goda konsuls Čikāgā. Es akādreiz varbūt bērnībā, kad augu Latvijā, es atceros, kad mums vienmēr bija tāda liela augu bļoda uz galdu. Es vēlējos to skaisto ābolu paņemt un viņai iekost, un man vienmēr teica, nu dēliņ, tur viens apakšai, kurš jau sāk pūst, labāk tu ēd to. Nu, un tad izrādās, ka dzīvē es nekad netiku pie tā skaista ābola, es vienmēr ēdu tos puspūvušos ābolus, nu, un es kaut kā to pārvarēju, es nācu pie slēdziena, ka tā nevar tālāk dzīvot, nav nekāds liels grēks cilvēku pirmo uzrunāt, ja pirmam roku sniegt cilvēkam, jeb savu uzskats pateikt kaut kādā formā un atsakot, kaut kā to lielo pašzemību no viņas jātiek vaļā. Un es tieši skatījos, kā ebreju māte ar savu dēlu apietās. Dēliņš grāb to skaistāko ābolu un māte saka, nu pagaidi, es tev vēl vienu labāk izmeklēšu, jo tas nav tev diezgan labs. Un tu tikai un cilvēkiem stāst, cik tu esi labs un gudrs un inteliģents un ko tu panāksi. Un ar tādu mentalitāti, es domāju, patiešām tā dzīve mainās un tautas nākotne mainīsies. Vēl viena lieta, uz kur es ļoti kritiski skatos, ir to ārzemnieku izmantošanu. Viņiem jāuzvedās pēc maniem uzskatiem Latvijā tādos pašos biznesa un kulturālos un etiskos standartos, kā viņi uzvedās savā zemē. Bet šeit viņi to nedara. Un kāpēc viņiem to ļauj darīt, tā ir latviešu pašu vaina. Tas cilvēks runā, ka viņš viņam ieguldīs $1 miljonu, bet tas latvietis viņam nekad nepaprast, pierādi, vai tev ir tie $1 miljoni. Viņš vienkārši var sakot, vai tu kautrība, vai kaunība, vai kaut kas ir. Tās lietas ir jāmaina. Pēc maniem uzskatiem, un lai kāds tos apstrīda konstruktīvi ar pierādījumiem, ka es teikšu, ka Latvijas
tauta ir tā labākā, Latvijas saule ir tā spožākā, Latvijas pļavas ir tās zaļākās, Latvijas cilvēki ir tie inteliģentākie, ir visstrādīgākie, visražīgākie, un lai kāds lūdzu man to apstrīd. To es vēlētos zināt, kāds man to un kādā veidā varēs apstrīdēt. Un vēl viņš teica, ka krokodīli ir visur pasaulē. Tas ir normāli. Cīniņš ar viņiem tikai trenē un norūda. Arī Baltijā. Kurzemes hercogis 17. gadsimtā hercoga Jēkaba laikā bija slavena Eiropas valstiņa. Jūrniecībā un tirzniecībā konkurēja ar Angliju, ar Holandi. Ostas pilsētai Ventspilī nu pat aprit 705 gadi. Tūlīt iesvētīja šo kuģīti, kas nosaukts tieši tā par hercogu Jēkabu. Es iesvētu šo kuģi un šo karogu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Apsveicu Ventspilnieks ar hercogu Jēkabu, mūsu jauno kuģi. Aivars Lembergs ir Ventspils pilsētas galva. Ventspils ostā ienāk 2000 lielkravas kuģu gadā. Ventspils ir lielo spēku krustpunkts, interešu saduras vieta. Kādu ābolu ņems te latvietis? Un vai dabūs, vai nebūs labākie jau paņemti? Vai Latvijai un latviešiem izdosies saglabāt savu vietu vai attīstīt savu vietu šai enerģētiskajā vai enerģijas plūsmā. Tas kā cilvēkam asinsvada. Jābūt tik gudriem, jābūt ar liela mēroga domāšanu. Nu, un ja mēs būsim tādi šauri domātāji, tad mums tai cilvēces asins ritē neatradīsies vieta. Un vienkārši pārliks to, zināt, kā asinsvada pārliks citā vietā. Nekāda problēma. Mēs Ventspilī ļoti labi saprotam, ja ne mēs, tad kas cits. Mēs apzināmies, kas tie varētu būt tie citi, un mēs darbojamies tā, lai tie citi neieņemtu mūsu vietu. Tā ir konkurence. Tā ir neasiņaina cīņa, bet viņa, es teikšu tā, ir nemazāk nežēlīga. Latvija ir radināta, un latvieši ir pieradināti, ka lielos jautājumus izlemt citu. Piemēram, 50 gadus izlēma Maskavā, nākošos, es nezinu, cik tādas iespējams lems Briselē, bet nekādā gadījumā Rīgā, vēl jau mazāk pieņemsim Ventspilī, jo tas vispār kaut kas traģisks. Un šī doma ir iepotēt. Jā, esam saimnieki savā valstī, bet mēs ar savu aprobežoto brīžiem domāšanu it kā neesam saimnieki savā valstī. Saimnieki tādā ziņā, ka mēs spējam nodrošināt savai valstī to vietu, kādu tai devusi, teiksim, Dievs priekšticīgiem, ir ģeopolitiskā situācija priekš pragmatiskākiem cilvēkiem. Un šo te Latvijas kārtu izspēlēt, tā ir liela mākla, ļoti liels talants. Nevis viens cilvēks, bet daudz. Un arī risks, jā. Kopā ar tautu risks. Ja mēs kļūsim par eiropazētu tīģeri, tas neatbilst interesēm. Tas neatbilst austrumu interesēm, rietumu interesēm, ziemeļu interesēm, dienu interesēm, nevienu interesēm. Un tas ir tas trakums. Citos gadsimtos un gados nav tik sen, bet tas bija karš. Nu, mēs Ventspilī, mēs faktiski neko jaunu neesam izdomājuši, mēs tikai taisam Latvijas modeli. Mūsos ir liels mīgrums, liela apņēmība. Un arī mēs esam ar lielu pārliecību, ka mēs to varam. Un ar lielu pārliecību, ka mēs to protam vai pratīsim.
un ar lielu pārliecību, ka mums tas ir jāizdara. Par spīti. Par spīti. Tātad naftas puķi cīniņos tikai ar gudrību un diplomātiju. Šī vieta ir ļoti dziļi mežos un grūti atrodama arī šodien. Te nes vīrus, kur gāja bojā savos bunkuros pēckara mežos, tie ir nacionālie partizāni. Šajā grūti pieejamajā vietā ir abedīti un pārabedīti latviešu karēvi un virsnieki jau kopš 1946. gada. Agrāk par vietām, kur viņi aprakti, liecināja tikai krustiņu kokos. Kara beigās latvieši bija tā izdomājuši, ka spēs izcīnīties pret abiem krokodiliem. Un angļi un amerikāņi palīdzēs. Bet tā nebija. Tās ir ģimenes un dzimtas, kas izjutušas kā lielas varas zemē min iekšā. Mēs esam pavadījuši uz šo atdusas vietu Artūru Lodi. Viņas sievas, māsas, slēpējas, sakarnieces, represētās. Neviena nav pārliecināta, ka nebūs atkal jāslēp, jāglāb, sleps jārastē vai sleps jāprok pie kādas egles. 1945. 1953. Viņi te mežā karoja veselus 8 gadus. Nu, es nāku no Alakstes ciema. Alakstes ciems ir man, tas varētu teikt, jaunības un bērnības sapņu zeme. Un tas ir neliels ciemiņš. 10 mājas bija. Daudz bija jauniešu. Tad, lūk, 41. 49. gads, kad aizveda tos saimniekus, tie bija tie tādi, nu, varētu teikt, turīgākie ciemu ļaudis. Un šodien diškastari ir pilnīgi noslaucīti, diškārļos ir tikai drupas, bet man tāds iespējas, ka es pilnīgi redzu tos cilvēkus. Tur, lūk, nāk no diškārļiem lēns tanti ar bērnu pulciņu, no kuriem daži šodien vēl Krievijā klīst. Tas viss dziļi satriec kaut kur. Jo, kad es iedomājos tās ļoti jaukās kopā sanākšanas, Jāņos īpaši, kur katra droti kaplīgota un katra sēta apsvētīta. Tā mēs visi esam malti, drupināti, šķaidīti, laiku griežos. Un visiem jau kaut kur ir tomēr tāds jautājums. Tāda doma, nu, ja nebūtu tā noticis, un tas, ja nebūtu, tas jautājums atkārtojas vairāk, ja nebūtu. Tad būtu Mazcielavas, Dravnieki, Damaļi, Dižmestri, Bēči, Bauči, Cielavas, Kažnieki, Būdēni, Maldruvas, Dižkārļi.
manišu krokodilu. Viņš pārgudrus bija. Nenāc šāvien tūmā. Tad izkāp krāsas malā, sāk kaut tā kā suns, dingo. Kā bļauj krāsas malā, un sēdēja klusumi, tā kā suns kauts. Un tas krokodils nāca, gribēja man apēst. Nā, labi, te ir tagad, maķieši. Un viņš ēlāpas krāsas malā, un plintiem bija rokā. Un kā viņš izkāp krasā un sāk skriet, gribēja man apēst, žūku attaisīt vaļā. Nospied pibliķi, dūmu gaisā, beigts. Yeah. Viņš tur velk pēc iespējas augstāk tos krokodilus, jo, ja viņš atstāja zemu pie ūdens, dzīvie krokodili cenšas apēst jau beigtos. Šai bildē redzams, ka viņš čūsku garumu pat izmēra ar krokodīļu garumu, jo čūskas bieži vien ir bijušas pat... Nu, esam Dundagā, Arvīda dzimtajā pagastā. Arvīda te atceras tikai daži. Nu, tik cik lasījuši avīzēs. Emma, Hilda un Marta ir dundacnieces. Ausma tagad un arī tad bija rīdziniece un uz Būdainiem brauc pavasaram. To trīsu bērnu, trīs puišu vidū biju es vienīgā meitene. Un tad man tā kā savu meitu mīlēja. Tā un tā, nu, saprotams, man nebija ļoti agri jāceļās, bet tāpat es ganos gāju, un tie puikas tāpat mīlēja mani. Katru pavasaru, kad es braucu, tad tur bija mazas stupelītes uztaisītas un mazas vīzītes, un mazi darba rīciņi un viss. Nu, kā jau puikas, tu te zirgam mugurā, un es pāris reizes noslīdēju ar zem vēdera zirgam, bet tā mīlestība bija. Bet tā mīlestība ir palikusi manā sirdī. Tā tiešām ir. Atcerkatāt? Jā, dzers nav. Mēdnieks tās tad sāksies. To briesmīgi. Neparasts gadījums Alberta upē. Laiva bija pilna krokodiļiem. Bet uz krasta. Tā bija nogurs, gribēja gulēt. Tad mums beigtiem krokodiļiem guļ atpūšās. Un ar paisumu un bēgumu laivu vai iet. Un viens atdzīvojies. Es pamodos. Es domāju, sapņoju. Es kaut kur Dundagā. Liepas, koku. Zem liepas koka sapņo. Kaut kas kustās. Vai? Kaut kas kustās. Tas viens puszīvais krokodils sāk spādīties. Man izsviet no laivas laukā. Krokodils palika laivā, man izsviet laukā, ūdeni. Bija jāpeld. Es zināju, neviens cilvēks tur nav. Pliks. Pastāst, kā tu vienreiz to čūsku vilku no alus ārā. Roka paitam. Čūska. Nav indīgi. Nav indīgi, bet Nožņau. Arī nožņau. 10 metrus gari. Esmu čūs. Tas ir tā kā līdz tai vietai. Nožņauts lielāko. Nākamā dziesmiņa ir veltījums visām tantēm manas vecās mammas vecumā. Balta roze nozied
dārzā malā, velti lūpas tavu vārdu sauc. Tevi gaidu, sirds man klusi zvana, un gādāju putni ilgas trauc. Dienas teic, kā baltas mākoņlaivās, vakarī, kā melni dūmi kur. Līdzi dziediem ilgas izkliedz kājās, līdzi dziediem pirkstos laime drūp. Ak, cik sāpīgi un skumji gaidīt to, kas nekad nenāks vairs. Cauri asarām un sāpēm smaidīt, kamēr beidzies Šitos 3 automobīļus lieto kā dārzu. Tev labie puķpoti ir, es skatos. Vai jā, skaisti, jā. Jā. Bet rozes šogad neaug. Te aug rozes? Jā, iepriekš man otra pusē es iesādīju balts un sarkans rozes. Labi izaug. Bet pēc 2 gadiem novīt. Ko tev rakstīja māte pēdējā vēstulē? Kā pirms viņa mirst, viņa gribēja citēt man balss. Tādēļ man šodien dažreiz skumīgi domāt, ka nevarēs sazvanīties pa vēlu. Bet tā visai cita pa vēlu. Dzīvais. Būkas, dumbri, namdangas, tie ir akmeņi no zudušajām, iznīcinātajām apkārtnes mājām. Tās ir mājas, kur vairs nav. Beļķi vada, ložņāvi, cauri zaru zāriem, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapam, ja citu atrod, lietu savā vietā, ja citu atrod, lietu savā vietā. Kas vadā, Maldrus vadā, kas vadā, Maldrus vadā, ložņāvi, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapam, ložņāvi, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapam, ja citu atrod, lietu savā vietā, ja citu atrod, lietu savā vietā. Kas vadā, čāči vadā, čāči vadā, ložņāvi, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapam. Kas vadā, tamani vadā, kas vadā. Nu šito mēs uz bodēm drupām uzstādīsim vienkārši. Bet ko darīsim ar tiem lielajiem krokodīliem?
Jā, ko darīsim ar lielajiem zvēriem? Marta teica, būs bišķiņ jāsadzīvo. Lembergs Ventspilī jācīnās, bet gudri un diplomātiski. Pasaules un Latvijas latvietis Čikāgā klaucens, ka normāli visa cilvēka dzīve ir cīņa ar krokodīlu. Jāšķirās no tēva mājas, sirds atvadoties sāpes jūt, man tālam ceļ